Nu, čau! Iztēlojies, ka tavs telefons ir tavs privātais cilvēks, asistents, kuram tu pasaki vienu teikumu, un tas tavā vietā uzliek tavu modinātāju, ieliek kādu notikumu kalendārā, vai arī tavā vietā noskatās YouTube video un svarīgāko no šī video ieliek tev piezīmēs. Un šādas vairāku soļu uzdevumu iespējas ir ļoti plašas, tāpēc sāksim ar YouTube piemēru. Esmu atradis garšīgu YouTube recepti, kuru vēlos pagatavot. Bet, lai man to būtu vieglāk darīt, es to vēlos piezīmēs redzēt teksta veidā. Būs arī patīkamāk veikalā iepirkties, kad es produktus redzēšu sarakstā. Tāpēc es paprasīšu Gemini noskatīties video manā vietā un uztaisīt apkopojumu manās piezīmēs. Viss, kas man ir jādara, ir jāpatur sāna poga, kas ir atrodama šeit. Spiežu jautāt par video un paturu sāna pogu vēlreiz, lai tad uzdod savu gala uzdevumu. Apkopo recepti no šī video latviešu valodā un ieliec man to piezīmēs. Recepte no Jamie Olivera. Jamie Olivera video homemade chicken nuggets. Nu lūk, recepte ir apkopot, viss pa sadaļām un redzu Samsung Notes piezīme fails man ir gatavs. Apskatīsimies arī otru piemēru, kur Gemini manā vietā ieliks notikumu kalendārā un uzliks priekš manis modinātāju. Šeit arī man ir jāpatur sāna poga un jāuzdod savus jautājumus. Ieliec lūdzu kalendārā notikumu ar nosaukumu manikīrs rīt uz 12:30, kā arī uz 10:30 lūdzu uzliec man modinātāju. Veiksmīgi izveidots kalendāra notikums manikīrs rītdien, 2025. gada 27. novembrī, 12:00. Tas bija viegli un ātri.